Mans vārds ir Juris Ramba. Es ar senajiem motocikliem un spēkratiem nodarbojos Latvijā 40 gadus. Šis laiks sakrīt ar Latvijas Antīko automobiļu kluba 40. jubileju, kas šogad ir. Klubs ir dibināts 1972. gada 21. jūlijā. Es no sākuma gāju klubam paralēli. Klubā iestājos tikai 1976. gadā. Un no tā laika ir daudz kas redzēts. Esmu bijis vairāk kā 23 dažādos kongresos par antīko tēmu. Piedalījies rallijos visā pasaulē. Tātad ir gūta milzīga pieredze, es to vārdu pat droši vien šodien lietotu, kompetence visos jautājumos, kas ir saistīti ar seno spēkratu kolekcionēšanu, restaurēšanu, saglabāšanu, par ralliju rīkošanu. Un es šeit gribētu pie viena piebilst, ka neesmu viens, arī Latvijas Antīko automobiļu kluba entuziasti, kā kopa, ja, kā biedrība, ir vienīgā institūcija Latvijā vai vienīgais kopums, kam tiešām ir kompetence šais jautājumos. Varbūt tas skanēs tā, ironiski, bet ne CSDD, ne policijai daudzos jautājumos nav šīs kompetences, jo, redziet, cilvēkam var iedot varu, viņam var iedot līdzekļus, bet nevar iedot kompetenci. Kompetenci jānopelna ļoti grūtā darbā, eksperimentējot, taisot, braucot. Braucot tieši ar šiem pavisam antīkajiem. Bieži vien motocikls ir 80, 100 gadu, 110 gadu veci motocikli. Ja? Tur interesanti, ka viņu apkops, rokas grāmatas tādas jau bieži vien pat neeksistē. Ja? Tātad daudz, kas ir jau aizmirsts šodien, ir jāatgriežas pie vecajām tehnoloģijām, gan pie restaurācijas, gan tieši pie braukšanas. Es esmu piedalījies 4 reizes Londona Brightona braucienā. Man ir 2 motocikli, viens no šiem ir Rex, kam ir šis certifikāts 1913. gada. Un Rusija, Rīgā ražots motocikls, jūs tur viņu redzat pie otras sienas, kas ir 1903. gadā ražots. Tad Baltijā nav nevienam šie certifikāti, jo neviens nav uzdrīkstējies un nav to latiņu tik augsti pacēlis. Ko es šeit gribētu vēl pieminēt? Nepietiek jau, ka jums ir šis motocikls, vai viņš ir saglabāts vai restaurēts. Tā ir vesela zināšana kopa, kas ir vajadzīga. Tas ir bieži vien, jums ir jāzina, kādas bronzas likt, kādas materiāla cietības, kādas. Jums ir jāizgatavo rezervas daļas, jo viņas varbūt, ja motocikls ir 100 gadu vecs, tad 95 gadi vairs šīs detaļas nav pieejamas. Ja? Ja jūs arī atrodat kaut kādā eBayā vai caur kolekcionāriem kādu detaļu, tad viņi noteikti jau būs šausmīgi sadilusi. Ja? Tur būs pāri palicis kaut kāds pilnīgi nelietojams, ja? Uzreiz liekams. Gadās arī kāda jauna detaļa, protams. Bez laimes jau neiztiek, bez veiksmes. Tāpat ir eļas specifisks jāzina. Tāpat ir viss šīs te bremžu materiāli, planetās. Tā laikos bija, piemēram, šeit var redzēt ļoti interesants pakaļējais ritenis, kuram ir iekšā ātrumkāra planetārais. Viņu pagriezīšu, ja? Jūs redzēt, šis saules ritenis griežās, ja? Un ja viņu pietur un ar disku griež, tad atkal ir 50% pazeminājums, ja? Tur ir atkal eļu jautājumi, viss šīs zobrati un viss tā uzbūvu konstrukcija. Es tagad viņu, par cik nākošu nedēļu ir jāveic 500 km rallijas pa Zviedrijas ceļiem, skane rund, šim rallijam ir 100 gadi. Tātad es nevaru
doties šajā atbildīgajā braucienā, nepajaucis, neapskaties. Es konstatēju, ka siksnas pusē gultnes ir sācis drusciņi drupt, viņš ir jāizslīpē atkal uz lielākām lodītēm. Un, nu, tā ir tehnoloģija, tie ir tādi darbi, bieži vien arī mēs jaunas tehnoloģijas pielietojam čugunu metināšanā. Man ir uzņēmums, kurā sekmīgi arī tiek eksperimenti veikti, lai varētu salabot šo veco tehniku. Jo, redziet, viena daļa cilvēku labākā gadījumā var saskrūvēt. Tas ir tāpat kā servisā. Ieved automobīlu, noņem, uzliek. Ja? Bet veco detaļu, ja viņi noņem salabot, vai tur uzaudzēt kārtu, vai sametināt, tas šodien vairs nav modē. Ja? Nu, man jāsaka, ka es šogad esmu klubu biedriem bez maksas sarīkojis 4 restaurēšanas seminārus. Kāda nolūka tad? Pirmkārt, mirstamam kreklam nav kabatas. Ja? Tas viss, ko es esmu apgūs, es arī rakstīšu kādreiz grāmatu, ja man izdosies, bet uz šo brīdi, lai cilvēki nesabojātu, ja viņš dabū kādu vecu, dzelzi, kā mēs sakam, un lai viņš nesāk uzreiz viņu restaurēt, jo bieži vien varbūt ir tikai jānotīra, jāiekonservē, jāsalabo mehānika, bet ja tur ir oriģinālās svītras uz bākām vai kas, bet ir nedaudz apsūbējis, aprūsējis, ir dažādi kopšanas līdzekļi, viņš nav uzreiz viss jārestaurē. Piemēram, mūsu kaimiņu valsts Somija ir. Tur ir kopsumā 21 000 seno spēkrati. Visi ir restaurēti līdz beidzamam. Viņi tagad kož nagos, ja? Jo nav neviens, kā angļi saka, referents materiāls. Kā tā līnija bija, kur viņa gāja, ja, uz bākas, ja? Cik plata, ja? Cik bieza. Ja? Man ir pašām dažas vecas bākas, kur tas ir virsū. Es viņas nesteidzu, es viņas fotografēju, es saglabāju to informāciju. Ja? Un tā ir ar ļoti daudzām lietām. Teiksim, kāpēc man interesē lielākoties angļu, amerikāņu motocikli un man ir Rīgā ražots, ir viens vācu motocikls, bet es neesmu uz kvantitāti, es izēju uz kvalitāti. Ja? Un šeit ir šī interesantā pretruna, ka, lai restaurētu seno motociklu, pirmkārt jāzina šīs te valsts valoda vēlams, lai var lasīt tās rokas grāmatas, lai var orientēties. Es esmu beidzis agrāk Latvijas valsts universitātes angļu valodas filologus, ja? Učuks, skolotājs. Pēc profesijas, bet es visu mūžu zināju, ka es nebūšu skolotājs ilgi. Ja? Es jaucu ātrumkārbus pa telefonu ar Angliju, savā profesionālā darbībā un esmu tik tālu ielauzījies inženieru zinātnēs un velku Latvijā iekšā jaunas tehnoloģijas, lai varētu remontēt dzinējus, jo man šī tas man nav vairs hobijs, tas ir dzīvesveids, ja? Tā ir pārliecība, tas ir kaut kas vairāk, profesija, viss kopā. Ja? 11 gadu vecumā man ikšķilietis Jānis Osis pavizināja ar angļu motociklu Royal Enfield. Un tie iespaidi un tas pukšķis, kaut kāds klikšķis notika, un man no tā laika es esmu koncentrējies uz šīm lietām, ja? Un cenšos arī tā turpināt. Un tāpēc uz šodien ir tā, ka pie manis brauc inženieri smelties, kas jauns. Dzinēja remontā, ja? Nevis otrādi. Ja es būtu gājis pa inženieru ceļu, teiksim, mācies inženieru zinātnes, varbūt viss būtu noticis savādāk. Bet es neko nenožēloju. Tas ir tā, lai būtu skaidrs, kāpēc un tā. Teiksim, angļu motocikliem tas ir daudz grūtāk restaurēt angļu motociklu nekā, piemēram, vācu vai itāļu vai, šimpus lamanšu, kas atrodas, vai franču. Kāpēc? Vairāk iemeslu. Pirmais ir, visas vītnes ir collīgas, kā viņi sauc, imperial standarti.
Ja jūs restaurējat angļu motociklu un sapērkat šos vītņu griežamos instrumentus, un tad gribat ar tiem pašiem pieķerties amerikāņu motociklam, nekas nesanāk. Amerikāņu motociklam arī ir collīgs, bet viņiem ir savs atkal kāpes citas. Un tur visur ir collīgie gultņi, visi izmēri ir collās. Ja? Tad ir jāorientējās, viena colle ir 25,4 mm. Tas vienmēr jāpatur prātā, visi daļskaitļos tur un viss šīs lietas, tas ir vēl pats pa sevi, ja? Klāt, kas nāk. Jo grēks ir pāriet uz milimetriem. To nu gan nedara nekad. Tā ir restaurācijas ētika. Ja? Tālāk, Angļi kādreiz neapšaubām bija motociklu ražotāji lielvalsts un dominēja visā pasaulē. Viņiem bija ļoti skaisti šie motocikli. Viņi bija ļoti ilgi kalpojoši, ilgspējīgi. Ja? Latvijā bija ļoti populāri 20. gadu beigās arieli. Ja? Dučiem bija pat fotogrāfijas redzētas, kur pa 5, pa 6 arieli izbraukumos. Ja? Un, Latvija bija bagāta valsts salīdzinoši pirms kara. Tad šeit bija pārstāvniecības, Norton, bija indiāņu pārstāvniecība, amerikāņu motocikli, Harlejs Davidson, jūs varētu nopirkt jebkuru pasaules automobīlu vai motocikli, ja jums bija nauda, ja, tajā laikā. Tad nāca padomu laiks, un tas viss tika sajaukts kājām gaisā nostājās. Ja. Motociklam nebija nekāda vērtība, nevienam viņas nevajadzēja, viss tika mesti ārā, ja. Pionieri vāca lūžņos, ja? Bija pilnīgi, pat cik es jau no jaunības gadiem sāku lasīt literatūru, grāmatas, šo motociklu vēsturi studēt, man bija žēl, ka tas tā notiek. Es mēģināju dažus paglābt, ja? Es esmu redzējis viņus 5000 motociklu Latvijā. Protams, ne man bija resursi, ne nauda, ne iespēja, ne vieta, kur to likt, un daudzi tā arī aizgāja. Tika pārkausēti, teiksim tā, bet, zinām, atlases, dažus motociklus es savācis, ja, un rūpīgi viņus restaurēju, un ar mani rēķinās ārzem klubu, es esmu daudz klubu biedrs, bijis, un vēl ar vienu esmu amerikāņu, angļu, skandināvu klubos, esmu klubos goda biedrs, Latvijas antīko automobiļu klubā, un caur to arī nāk šīs zināšanas, jo viņi regulāri sūta žurnālus, piedalos forumos, ja, rakstu forumos, mācu angļiem restaurēt. Ja. Jūs varat iedomāties kādu. Tas ir humors, ja, bet es esmu apgūs viņu pašu tehnoloģijas līdz pilnīgumam. Piemēram, niķeļa uzkausēšana. Te ir viens paraugs, vēlāk varam apstīties. Šim te aizmugurs cilindram Reksam tika pārtaisīt izplūdu no 45 grādu uz 90, jo viņam izplūdes caurulē jāiet pāri magneto. Speciāls angļu degls firmas Mak, kuras kādreiz nopratināja izstādē šo angļu izplatītāju. 3 dienas es tur blakus arī uzturējos un apgūvu tādas lietas, kas grāmatās nav. Respektīvi, interesants moments, tas ir ar autogenu degli pūš pulveri caur skābekļu vadu un kausē detaļu bez porām. Pēc tam viņu ir iespējams apstrādāt, nav nekāda cauruma, nekāda kā jau metinājuma. Čuguns neplīst, neplaisām. Tas ir vienreizējs līdzeklis, ar ko var lāpīt vecs cilindrs. Un tāpēc, teiksim, Reksam ir ļoti specifisks aizmugurējais cilindrs. Šis cilindrs nav tieši no Reks, tas bija no Royal Enfield. Aizmugurs cilindrs viņam uztaisīja tā kā jābūt, un to pat ir ļoti grūti atšķirt, ja, no oriģināla. Man iznāca arī 3 angļu draugiem palīdzēt tieši, kam bija Reks, ja? Pavisam Anglijai Reks džapi 5 gabali. Jā, tas ir pietiekoši pasaulē rets motocikls. Ir Reks bez džapa, tas ir savu motoru, kas ir Coventrijā taisīts. Šis ir taisīts Birmingemā. Tie ir kādi 20, ja?
bet šis ir retāks. Un kā pie jums nonāca jūsu rats? Jā, interesants stāsts. Šis motocikls ir sācis savu dzīvi cara armijā Sibīrijā. Šī bijis pēc Krievu pēc Krievijas pasūtījuma izgatavots un eksploatēts Krievijā. Tāpat kā bija ļoti daudz citi, Nortoni, AGS un Ruģi, un Krievijā bija daudz motociklu tajā laikā, salīdzinoši, tā liela valsts. Atnāca uz antīku automobiļu klubu vēstule, tas jau kādus gadus pēc dibināšanas, ka bija visās Padomu Savienības avīzēs, ka tur ir tāds klubs, jo mēs bijām paši pirmie. Pēc tam bija Igaunijas klubs, un tad tie klubi saradās kā sēnes, kā 20 un vairāk. Ja? Harkovā, un kur tikai nebija, Kijevā, un Pēterburgā, un Maskavā, bet tas bija pēc tam. Un tad no Padomu Savienības plūda vēstules, bet, protams, daudzi entuziasti no Latvijas antīku automobīļu kluba arī brauca pakaļ. Ļoti rets automobīļus atveda. Motocikls mazāk. Mēs esam 30 grādu salā braukuši uz Serpuhovas moto pētniecības institūtu, veduši ar Ikarus motociklus uz Rīgu, glabājuši vienā dzīvoklī, kamēr cēla motoru muzeju. Alfreds Zamockis, Māris Bedre, man meitai bija toreiz 14 gadi, mēs salām uz ceļa 30 grādos, ja. Institūtā mūs tur vecā paudze uzņēma labi, jo viņiem bija telpas jāatbrīvo no tiem motocikliem. Jaunajā naidu, ja, mēs tur dabujām mukt, ko tur viss nepiedzīvoja, ja. Vairāk šādi braucieni bija. Tā kā tie motocikli tagad ir motoru muzejā, ja, un tas tā ir tāda lapuse ir. Interesanti. Viņa nav izgaismota. Neviens to nav neaprakstījis, acīm redzot, nav aktuāli. Tā tad pa tehnoloģijām, ja? Bieži vien, ja mēs palūkojamies, kā šīs līnijas vilktais laikos, bija Latvijā arī Ehrenpreis fabrika, ja? Ar roku, brīvu roku tas tika darīts. Un cilvēks bija uztrenējies. Šodien pastāv uzskats, ka ir 1000 līnijas jānovelk, lai varētu strādāt. Es kādas 500 esmu novilcis, ja, bet vienalga ir lietas, ko nevar ar roku brīvu. Un šīs otras ir parasti ļoti gari sari, ūdeli vai teiksim, vāverasts, ja, sariņi. Un viņus oriģināli sākotnēji lika putnu spalvās, un tāpēc angļu nosaukums katrai spalvai ir, piemēram, lāka cīrulis, ja, tas ir ļoti šaurs, kaut kā 3,2 mm, ja. Un viss tā vilkšanas kultūra, tas ir vesels rituāls. Cimdam nogriež pirksta gals, ja, lai cimds slīd, bet pirkstos var saturēt šo otu. Es par to semināros te rādījis un stāstījis, un par materiālu izvēli un visu, un par krāsu izvēli. Piemēram, es savus motociklu rāmis krāsoju tikai ar karsto krāsu. Tā ir veca krāsa, izgājusi no aprits šodien. ML12, Baltkrievijā viņi vēl ražo, 130 grādos viņu žāvē. Man ir maza krāsniņa uztaisīt, motociklu rāmu var ielikt. Pēc pusstundas rāmis ir gatavs. Šodien šai krāsai pēc cietības un tiem parametriem tuvojās tikai poliuretāna krāsa, augsts žūstoši. Ja, tās ir tikai vienīgās divas krāsas, ko motociklu var krāsot. Jo motocikls ir bieži jaucams, skrūvs, taisams vaļā. Ja ar akrilu vai jaunajām modernām krāsām to nokrāso, viss nolūp, viss nokrīt, viss vibrācija, viss rūp nost. Es esmu redzējis Amerikas braucienā Harley Davidson bākai, kur silta eļļa uziet augstā laikā, bākai nolūp viss nost, nokrīt akrila krāsa. Viņi nav paredzēti šādiem pārbaudījumiem. Un vēl trakāk tagad ir degvielai pievieno klāt etanolu, kas šķaida visas krāsas pēc kārtas. Un ir maz tādu materiālu vispār, ko viņš nešķaida. Visas gumijas un ir tikai paliek dabīgais korķis, papīrs, bronza un nerūsējušais tērauds. Visi pārējie materiāli iet postā. Un automobīļi šodien, kas ir ražoti līdz 2004. gadam, cieši no šī etanola.
kurš jau Amerikā ir 10-15%, Eiropā jau ir 10% parādījies. Tā ir milzīga problēma. Tā ir viena no problēmām, kas, ja ne tik drīzā laikā, tad tomēr daudzi cietīs seno spēkratu entuziasti un restaurātori. Un te man jāatgriežas šai sarunā pie FIVAS, ja, kas seno spēkratu federācija FIVA. Federation International Vehicles Anciens, ja, tā ir franču nosaukums. FIVA par šīm lietām pašlaik rūpējās un pie tā strādā. Speciāls piedevs, ko likt pie degvielas, jo bieži vien, piemēram, London, Brighton braucienā 4. daļa motocikli nenobrauc šo braucienu. Dēļ tā etanola, ja? Jo bāks ir viņiem izoderēts ar epoksīdu sveķiem savā laikā, lai caurumiņus aizlāpītu, un šis etanols to epoksīdu atšķaida. Un viņš nonāk droseļvārstā vai nonāk uz dzinēju gredzeniem, noklemē un viss, un tu esi atbraucis. Tālāk FIVA strādā pie šīs tēmas, ko es jau minēju, izzūdošie ārodumi prasmes. Ja? Tas ir ļoti būtiski, jo, teiksim, es arī kādreiz nebūšu, ja? un bez manis ir daudzas lietas, ko Latvijā neviens vairs nezina. Un tad tas ir jādokumentē, tas jāraksta grāmatās, jāfotografē, jātais datu bāze, datu banka, ja? Tāpēc par šiem seniem spēkratiem viņa to nodarbojas. Rallija rīkošana. Šais laikos nevar vairs taisīt ralliju, kā ienāk prātā. Ja? Zināmai drošībai jābūt. Nevar braukt īsos krekliņos vai peldbiksēs ar seno motociklu. Ja kaut kas iznāktu un nokrīt gar zemi, var palikt bez ādas. Ja? Ķiveres arī, kara ķivera nav ķivera un tā tālāk. Šie visi jautājumi. FIVA ir par sakārtošanu. Un viņu lozungs ir ar pagātnes spēkratiem pa nākotnes ceļiem. Un ja mēs tagad paskatāmies, kāda situācija Latvijā. Es kādreiz uzrakstīju rakstu, viņš ir publicēts arī mūsu klubu mājaslapā, vai seno spēkratu kustība Latvijas valstī ir apdraudēta. Un šodien kluba 40 gadu jubilejā es varētu teikt, ka jā, ziniet, ir apdraudēta. Es tādu jautājumu uzdodu, vai ir apdraudēti, un tad es atbildu, jā, ir, tad man jāpaskaidro, kāpēc. Redziet, pat padomu laikos ceļa policisti, vīrieši, tas bija vīrišķības izpausme, viņam interese par tehniku. Ja viņš jūs apturēja, viņš apskata, viņam bija interese. Ja? Šodien jau jaunai paudzei, es nesaku, ka visi, es saku, ka daži ceļa policisti, ja? Vienkārši nestrādā, viņi ieņem amatu, kas viņiem nav piemērots. Viņiem nav erudīcijas. Mums bija konkrēti, pat gadījums Ikšķilas svētkos, es biju uzaicināts ar Eksu braucu. Mēs bijām 10, labus restaurēti motocikli, interesanti bija mini rallijas, turpat 40 kilometrus, ja? Tad ceļa policijas ekipāži tā vietā, lai varbūt mūs pavadītu vai redz nāk kolona ar seniem motocikliem, viņiem tika pateikts, ka notiek mini rallijas uz laiku, ja, vidēju ātrumu 37,5 km/h. Viņi mūs apturēja, ja, sastādīja 4 protokolus par tehnisku apskatu, ka nav izieta. Jā, viņi formāli, viņiem ir taisnība, ja. Jo, mums ir tāda likumdošana, ja, mums ir jāiet katru gadu tehniskā apskata. Šeit ir motocikls, kam ir 110 gadi, man ir katru gadu jāmaksā par tehnisko apskati 11 lati, ja. Es to kādreiz darīju, es gāju 5 motocikliem šo apskati, visu samaksāju, visu, bet tagad ir jautājums no biznesa ētikas viedokļa. Kā var ņemt naudu par nepadarīt darbu? Ja? Es savu darbu izdarīju, es esmu restaurējis. Ja? Es esmu panācis, ka viņš strādā, ka viņu var iedarbināt, ka viņu var braukt, ja? Viņu var apsturēt. Ja? Protams, tā laika bremzēšanas, šie rīki, ja viņam kas ir, viņi nav tik efektīvi kā šodien. Šī pati policijas ekipāža man strauji priekšā apstājās, man aiz muguras nāca lielgabalīgi transports ar lielu ātrumu. Man gandrīz bija avārijas situācija. Ja? Tātad
šeit jau ir viena atbilde, ja? Neiedziļināšanās. Nihilisms, naids varbūt pat. Nu, tur, jo tas vēl sabiedrībā ir, tas buržuju tehnika. Man ir dokuments, es kādreiz dabūju no Artūra Popa, Latvijas čempiona boksā, riteņbraukšanā un motosportā vienu motociklu. Kad es biju students, savācu cepurē 500 rubļus no draugiem un nopirku no viņu vienu retu motociklu. Un viņam ir dokuments, ka šis bija velosets, ja? Bet pēc kara bija viens periods, ka bija ar buržuju ražotiem motocikliem. Latvijā bija aizliegts piedalīties sacensībās. Centrālā automoto kluba izdots dokuments, ko viņam atļauts startēt sacensībās ar rekonstruētu padomu motociklu Rutra, kas ir Artūrs no otra gala uzrakstīts, ja, bet īstenībā tas ir velosets. Jo tā laikā gan Grīnbergam bija Husqvarna nocirta tos nosaukums nost. Artūrs Pops izcirta uz velosetu nosaukumu no zupas vāramā katliņa uzlikt tādu alumīnija bleķu uzkniedēja. Ja? Es to tagad restaurēju, atstājot vecās detaļas. Tad doma bija kāda, kad buržuju mantas mums nebija pa ceļam. Buržuju motocikliem nevarēja braukt. Redziet, sabiedrībā kaut kas tāds vēl kaut kur ir aizķēries, ja? Un tie varbūt iekšlietu darbinieku bērni, kas Latvijā iet tēvu pēdās, ja? vai es personīgi neko negribu. Es vienkārši varu tagad tikai minēt, ja? Ka ir kaut kāds naids, ja tu pārvietojies pa ceļu ar senu motociklu, nu, buržuju motociklu, ja? vai sabiedrības domāšana jāmaina. Jāmaina arī CSD domāšana. Jo nevar pieiet šiem senajiem spēkratiem, kas, piemēram, šis ar siksnu vadāms, ja? Ar jauno spēkratu domāšanu. Kāpēc? Ja es esmu viņu restaurējis, es esmu ielicis milzīgas līdzekļus, enerģijas, es rakstījis uz visu pasauli, par naudu nerunāsim, ja? Naudai jau ir darbam ir vērtība, ja? Zināšanām, kompetencēm. Un tagad mani soda. Par ko mani soda? Par to, ka es esmu sabiedrībai kaut ko radījis, skatām, kas var pārvietoties. Ja? Jo izlikt viņu muzejā nav nekas banālāk. Ja? Muzejs arī vajadzīgs, protams, kur telpu nolikt. Bet viņi īstenībā tas pukšķis ir vajadzīgs, lai cilvēkam uzreiz jūs izstādē iedomājieties, jebkurā izstādē, ja kaut kur kāds troksnis, cilvēki iet uz troksni uzreiz. Tas ir dabiski, ja? Vīriešiem tas ir sevišķi, ja? Uzreiz adrenalīns asinīs. Un šīs lietas, tā kā arī valdības līmenī, un ir jādomā, un pasaulē domā šī FIVA tieši par to šo lietu sakārtošanu. Latvijā viņas ir ļoti nesakārtotas. Tas, ka Rīgas motoru muzejs izdod certifikātus vēsturisko spēkratu, tā ir laba lieta, ir kaut kas iesākts, bet nav novests līdz galam. Ir ļoti daudz neskaidrības, ļoti daudz neizdarības. Tas kluba 40. jubilejas gadā, ja, tas rada skumjas. Jo es ļoti bažījos, vai šie spēkrati nākamos 20 gados vēl uz ceļa vispār varēs parādīties. Gan degvielas problēmu dēļ, gan visu šo te, jo redziet, tikko kaut ko aiztiek, tikko izdevu, nu jā, valsts bija šis rīkojums vai likums par transporta nodokli, ja. Uzreiz parādījās šī problēma, ka seniem spēkratiem jāiedod certifikāts, ja, lai viņiem nav jāmaksā. Tas viss ir pareizi, tas ir labi, ja. Bet tagad paceļās jautājums, šādu certifikātu man izdod uz 5 gadiem. Sakiet, vai es šim retumam, ja, šim skaistumam, es varētu pielikt dzelzs zāģi klāt, vai ko es te varētu motoru no īža ielikt? Kur? Tas man ir apkaunojums. Pēc 5 gadiem man viņš jāiet kādam akal atrādīt, kādam klerkam, kas neko no tā nesaprot. Man sirds asiņo. Tā ir necieņas izrādīšana. Otra necieņas izrādīšana, tā es varētu teikt. Varbūt, ka tā nav, lai man atspēko. Motoru muzejā ļoti maz jūs redzat šiltītes, kas ir restaurējis. Kad tiks sastādīts motoru muzeja bukleta teksts, ka motoru muzejā vairāk no 240 izstādītiem spēkratiem vairāk kā puse ir Latvijas antīko automobiļu kluba biedru
piederošie spēkrati, pašrocīgi restaurēti, šo tekstu izņēma ārā. Man rodās jautājums, kāpēc? Mums ir jāgodā, jāceļ augstā godā restaurātora darbs, jo viņš to dara, viņam nemaksā par to algu. Viņš to dara naktīs, viņš to dara pie gultas, viņš tur zāģē, vīlē, eksperimentē, satājas, neiet taisa akal. Ja? Nav atpakaļ ceļa, jādabū rezultāts. Ja? Uz rezultātu strādājam. Mēģinam dažādas materiālus, lasam, sarakstamies ar klubiem ārzemēs. Pa laimi ir šī saucamā motosaikla kamarāderī. Tā ir tāda brālība, viens otram palīdz. Ja? Es, piemēram, Reksam, kad dabūju viņu, viņam nebija dzinēja. Es 10 gadus meklēju dzinēju. Es atradu tieši tā gada dzinēju, ja? Londonā. Ja? Samainīju pret vienu sarūsējušu rāmu, bet ko man dod dzinējs no šī motocikla? Bet man nav dzinēja plāksnes. Un viņas nav vienkārši izgrieztas no dzelzs gabals, ja? Viņas ir kā skulptūra. Viņas ir telpiskas tādas. Es ierakstīju Angļu klubu žurnālā tādu uzsaukumu, lūgumu palīdzēt. Atradās vēl viens cilvēks, kam tieši tā problēma. Dejus Pituks, ja? Viņš arī bija Kurzemes riņķī vienā no ralliem, ko es organizēju. Viņš sameklēja trešo cilvēku, kam viss bija. Nokopēja, uztaisīja koka modelīšus, ja? Un es Rīgā rūpnīcā, Rīgas elektro rūpnīcā atlēju, ja? Viņam, sev. Mēs viens otram palīdzējam, ja? Manim ejoši tagad motocikls. Bez šīm plāksnēm nekas nenotiek. Pilnīgi nekas. Ja? Un tā vāciņu vajadzēja, motoru dabūja Londonā, vāciņš ir nācis no Dienvidāfrikas. Ja? Feļas, riepas ir Japānā taisīts, ja, pēc veco laiku viņas ir vulstu vai klinčeru saucamās, bez šīs te, bez drāts, ja. Tā kā, nu, te ir daudz tādas lietas, nu, daudz, kas ir Rīgā darīts, ir piemēram, kā es tādu tēmu, kā es te cilvēku, tā laikā neviens nesteidzās, kad taisīja, ja. Piemēram, šim sēdeklim, te jūs varat no apakšas labi redzēt, te ir šuve pa bleķi. Nevis kniedīts, kā šeit. Jo tā laikā katram dūrienam ir bleķī caurumiņš, un jums jātrāpā radatiņa roku iekšā tai caurumiņā, ja? Bet tas ir mīlestības darbs, to nevar pa naudu darīt, ja? Ja jūs to satrāpiet, un tad tā āda apakšādi piešūt, un pie tās pa augšu akal ar roku piešūj to augšu. Tas visi ādi ir uzvilkts slapjā veidā uz tādu koka buka, ja? 3 dienu nožāvē, viņi paliek, viņi pieņem šo formu skaisto, ja? Nu, es viņas labāk uztaisījis pa sedliniekiem. Ja? Bet pēc šāda darba nedēļu jums pirksti sāp. Jūs nevarat neko darīt. Jūs karstu tasīt rokā nevarat paņemt. Jūs jūtat, ka jūs esat dzīvs. Tāpat es lodēju kādreiz metinā daudz apdedzina pirkstu. Vēl dzīvs esmu, sāp. Ja? Nu, tas ir tā filozofija. Ja? Ka nekas nav pa grūtu. Slinkums šinī te neeksistē. Caurām dienām, naktīm var ņemties, ja? Nu, ja laiks atļauj, ja darbs atļauj, ja teiksim, vai tur atvaļinājums vai nā. Es atvaļinājumā neesmu savā mūžā bijis vispār. Es nezinu, kas tas ir. Man nevajag. Es pilnīgi atjaunojos, ja es varu iebāzt roku seļā, es sēžu forumā pie kompjutera, rakstu dokumentus, vēstules. Man neko nevajag. Tas ir dzīvības spēks. Tā ir tā erudīcija, kas rodās, vai tas, es to vārdu pat varētu teikt, kaifs. Ja? Jo, ka tu viņu vari dabūt gatavu, tu brauc, neskatoties ne uz ko. Regardless, ja? Angļu vārds. Padomu laikā, es atkārtošos varbūt, mums daudz kas bija aizliegts. Detaļas no ārzemēm saņemt nedrīkstēja, sūtīt uz ārzemēm nedrīkstēja. Kāpēc? Neviens nepaskaidro. Tāda bija likuma un viss. 78. gadā es kļuvu par Vintage Motorcycle klubu biedru un tur sarakstījos, viņi man sūtīja grāmatas un sākām tā kā detaļas. Es uztaisu vienu detaļu, ātrumu pārslēgu, es gribu aizsūtīt, es aizēju uz pastu. Nedrīkst sūtīt.
Ko drīkst sūtīt? Makšķera piederums drīkst, sporta inventāru drīkst sūtīt uz Lielbritāniju. Paldies! Nākošā dienā šī detaļa aizgāja uz Angliju, pieskrūvēt pie koka klucīt, kā makšķera kāta turētājs. Dzelzs detaļa. Jūs saprotat, ko es gribu ar to teikt? Ka nevajag dot vaļu šiem ierēģiem. Jo viņi jūs nodzīs no ceļa, agri vai vēlu. Ir jādomā, mums jāstājās pretī. Jāapvienojās. Latvijā mēs neesam vienoti. Klubs arī ir palicis samērā vājš sakarā ar to, ka Rīgas motoru muzejs ir pārņēmis daudz klubu funkcijas. Ja? Citur visā pasaulē šo spēkratu certifikāciju veids klubi, klubu biedri savā brīvajā laikā. Jo kas ir klubu biedri? Viņi ir entuziasti. Entuziasti neuzpērkami. Viņi par to darbu nesaņem algu. Ja, varbūt viņš saņem kaut kādas minimāli izmaksas, ja, ceļa izmaksas vai kaut ko tādu. Un šeit ir šī milzīgā atšķirība starp klerku, starp teiksim, funkcionāru, ja, un entuziastu. Un klubs tika dibināts uz entuziastiem. Rīgas motoru muzejs ir tapis entuziastu darbības rezultātā. Ja? Un tāpēc šodien, kad ir šī 40 gadu jubileja, ja, ir pie šīm lietām ir stipri jāpadomā. Tiem, no kam ir dota vara, no kā tas ir atkarīgs, viņi bieži vien nav mūsu cilvēki. Ar to mūsu cilvēku, es domāju, dzelžu cilvēku. Viņi neko savā mūžā nav restaurējuši. Viņi varbūt ir teorētiski stipri juridiskos jautājumos, administratīvos daudz no viņiem. Ja? Viņi savu vietu atbilst savam amatam un visos moderno spēkratu jautājumos, bez vārda runas. Bet tikko mēs sākam runāt par siksnas piedziņu, ja? Vai lentes bremzēm un tādām lietām, tur viņiem būtu ļoti jāieklausās, ko saka Latvijas antīko automobiļu kluba biedri, jo Latvijas antīko automobiļu klubs ir ANF. Kas ir ANF? Authority National FIVA. FIVAs nacionālā autoritāte Latvijā. Atgriezīšos vēlreiz pie FIVAs. Interesanti, ka šogad mans jaunākais dēls Roberts, viņam 18 gadi, viņš ar savu motociklu Douglas un es ar savu Reksu bijām aizbraukuši 5300 km tālā ceļojumā uz Itāliju, lai piedalītos pasaules motociklu rallijā, FIVAs rallijā. Pesaro pilsētā, kas ir ļoti slavena ar Benelli, varbūt esat dzirdējuši tādu motociklu marku. Un Morbidelli muzejs tur ir, un tā bija tāda interesanta simbioze, itāļu kultūra, itāļu gastronomiskās vērtības, itāļu muzika, itāļu arhitektūra, itāļu motocikli. Viss tas ceļojums bija ļoti interesants. Protams, ja mēs runājam par organizatoriskām vērtībām, tās bija pats tāds novārtā. Mans mērķis šim braucienam bija aizbraukt, piedalīties un, kā te pēdiņās saka, noņemt provi. Jo nākošu gadu FIVA pasaules motociklu rallis notiks Latvijā, Kurzemē. Mēs brauksim 600 km, 4 dienas, gar piekrasti, caur Kolku, Ventspili, apmeklēsim 6 jaukākās pilis, ja? Fotografēsimies, kolektīvo fotogrāfiju taisīsim lielākajā Baltijas pilī, Jelgavas pilī, ja, Pagaumā, kur šī pils nākošu gadu ir 275 gadi. Tā kā tas būs ļoti liels notikums, un tā kā man ir atbildības sajūta, es gribēju paskatīties, kā, redziet, Latvijas motocikls bija vecākais motocikls šī te sajietā. No 136 motocikliem. Tur bija motocikli no Šveices, no Grieķijas. Lielāko daļu no dienvidu reģioniem. Bija tikai viens no Lielbritānijas, bija 9 valsts par visam pārstāvēt. Redziet,
2003. gadā pa ceļā no Lielbritānijas, no Londona Brightons brauciena, kur es piedalījos ar Rusiju motociklu, to, kas Rīgā ražots. Man uz kuģa nāca prātā tāda doma, kāpēc mēs nevarētu tādu pasaules līmeņa pasākumu uztaisīt Latvijā. No tā laika es tātad taisīju Latvijā pasākumu, kam bija savs stils, ar nosaukumu Kurzemes riņķis. Pa Kurzemu. Katru gadu mainījām šo maršrutu, lai neapnīk, ja? Tur mums bija Šlokenbeka. Sākuma gados bija kā bāzes viesnīca. Un tad šis pasākums tika noslīpēts, aizvien labāks un labāks palika. Un mēs panācām, ka 60% no ārzemniekiem atgriezās uz to pasākumu. Viņš nevar būt slikts. Un tagad no FIVS pienāca tāds lūgums, FIVS moto komisijas priekšsēdētājs man personīgi pajautāja, vai Juri nevar paskatīties, vai Latvijā nevar uztaisīt, jo šis pasaules motociklu rallijs ir bijis Slovenijā, viņš ir bijis Lielbritānijā, tad Norvēģijā, Vācijā, pa visu Eiropu jau izgājis. Viņš saka, mums vajag egzotiku. Un tāda egzotika, kāda ir Latvijā, Latvija ir 8. zaļā valsts pasaulē. Stārķi mums tūkstošos skaitās, ja rudeņos, kad viņi lido prom. Nevis 1, 2 pāri, cik kā ir pa Vāciju vēl šur. Un Kurzeme ir caur to, ka tā bija liektā zona, ka tur pat es nevarēju bez vīzes aizbraukt savā laikā, ja? Jo tur bija Padomju Savienības bruņojums, kodolraķetes un Jūrmala varbūt daudz to nezin jaunieši, ka Jūrmala uzara 5 vakarā. Un no rīta skatījās, vai kāds ienaidnieks no zemūdens izkāpis vai aizgājis, ja, pa to uzarto. Cilvēki nevarēja savu vakarā uzturēties pludmalē. Tātad Kurzeme zināmā mērā necivilizēti, tā ir labākajā nozīmē. Nav tik daudz attīstīts šīs jahtu ostas un nav, arī ārzemnieki nesaprot, kā tas var būt, kad nav viesnīca, 5 zvaigžņu viesnīca katrā miestā, kur iebrauc. Ja? Mums tur būs maršruts, mums jānobrauc 180 km dienā vai 200 km, lai mēs tik nākamā viesnīcā. Ja? Tātad šāds rallijs ir padomā. Tad, redzēsim, kā mums tas izdosies. Es domāju, ka tas ir pa tēmu Latvija var. Jo mūsu tradīcija jau ir izveidojusies, ka mēs ralliju pakārtojam šai fotogrāfijai. Mēs saplānojam tā, ka mums ir bijis fotogrāfija uz Rundāles fona. Mums ir bijis fotogrāfijas Kurzemes Šveices, apturējam kustību pa to ceļu, ja, kur lejā Kurzemes Šveice. Fotogrāfija pie Kolkas raga, uz paša raga, lieguma zonā. Es saņēmu atļauju. Mēs tos motociklus izstūmām tur, sakārtojam pludmalē, ja? Tādās unikālās vietās Latvijā šīs fotogrāfijas ir. Protams, tas prasa pusstundu, 40 minūtu darbu, viņas smuku salikt visu, tas nav pavirši. Šis princips ir, jebko darot, vai restaurēt, vai rīkot pasākumu, maksimāli labi visu izdarīt, vai nedarīt. Tātad Angļiem ir 2 teicieni. No rest, no rust, no trust, no bust. Tātad, ja kaut kam neļauj ilgi atpūsties, tad viņš nerūsē. Viņš visu laiku jādarbina. Un no trust, no bust, tas, ja tu kaut kam neusticies, tad to nebrauc. Tas ir domāts arī par cilvēkiem. Cilvēku izvēle, atlas darbam, kopīgam, sarežģītam darbam, atbildīgam. Ja? Ja tas cilvēks tevi pievīlis, tad tu jau otrais uzmanīsies. Ja? Un tā šīs lietas. Vēl viena tēma, kas kļūst aktuāla, redziet,
savā laikā 1985. gadā bija pasaules svinēja motociklam 100 gadi. Un toreiz, tas bija vēl pirms motoru muzeja tapšanas, es strādāju sanitārā transporta autobāzē, un man radās ideja, klubā jau es biju, ka vajadzētu arī Rīgā organizēt kaut kādu lielu pasākumu. Un es aizbraucu uz Maskavu. Vņī moto, velo, auto, prom pie priekšnieka, Baņecka es biju. Caur Serpuhovas motociklu pētniecības institūtu. Es panācu, ka 9 padomu savienības motorrūpnīcas sūtīja pa 3000 rubļu uz Rīgas motorrūpnīcas Sarkanā zvaigzne manā kontā, jo es biju organizators pasākuma. Un viņa zvaigžņu braucienā brauc uz Rīgu no visām malām. Mēs rīkojam biķernieku trasē regularitātes sacensības antīkiem motocikliem pa apli, kad pirmā apļa laiks ir jāatkārto pēc iespējas precīzi. Ja? Un tas, kam visprecīzāk šie 2 apļi, ja? Tas ir vinnētājs, uzvarētājs. Un toreiz Auseks Bērziņš, mūsu motosekcijas biedrs, metāla mākslinieks, uzcizelēja šo kapu ar šķīvu, Bādera Bauva. Alfreds Bāders bija kluba vecmeistars, motosporta meistars. Ja? Viņš ir mums arī Kurzemes riņķa emblēmā. Viņš jau bija toreiz dzīvs, ja? Ar viņa svētību tas notika. Šis šķīvs te ir vinnētāji otrā pusē. Viņš arī tika vēlāk Kurzemes riņķī. Pirms tam Ikšķilē 4 gadus. Tās ir mūsu tradīcijas. Ja? Tad ir doma nākošu gadu šo tradīciju atjaunot. Ja? Redzēs, vai mēs biķerniekos to darīsim, jo tās ir tādas paliekošas lietas. Tas ir kaut kas jau tāds netverams, kaut kas tāds. Tā ir pašā laikā metāla. Ja? Šī balva tika piešķirta tikai motosekcijas biedriem. Ne ārzemniekiem, ne svešiem. Ja? Tā ir mūsu iekšēja lieta. Tas ir zvans, kurš atrodas uz visvecākā motocikla Baltijas valstīs, kas ražots Rīgā. Aleksandra Leitnera velospēdu manufaktūrā 1903. gadā. Ar nosaukumu, motociklu nosaukums ir Rusija. Angļi gan viņi saka Raša, ja? Bet Krievu vecā drukā viņš ir Rosija minēts. Ja? Man te daudz uz viņu paskatās, mopēts, ja? Pedāļi, nekas tam līdzīgs. Viņam ir 205 kubikcentimetri dzinējs. Dzinējs ir ražots Vācijā, Fafnir firmā Āhenē. Tā laikā bija Dedion Button, franču motori, Fafnīra motori bija visizplatītākie tādi, ko varēja ražotājs nopirkt, ielikt savā spēkratā. Pārējais visi taisīts Aleksandra Leitnera manufaktūrā, kas bija slavena tajā laikā. Jo redziet, tā laika Latvija nebija. Latvija bija Krievijas, cariskās Krievijas perifērija. Un vēsturnieki saka tā, ka Rīga, Odesa un Pēterburga bija šīs te pirmās ostas, caur kurām no rietumu pasaules ienāca tehnika šajā teritorijā. Ja? Tāpēc arī Rīga bija viens no industrializācijas centriem, kur bija daudz visādas manufaktūras, un Leitners bija viens no viņiem. Viņš ražoja ieročus, motorlaivas, triciklus. Tie ir tā kā bērnu velospēdi, ja, bet tad zinēja. Automobīļus lika kopā pēc licences tur dažādas, un pats Aleksandrs Leitners piedalījās dažādās sacensībās. Sanktpēterburga, Maskava tajā laikā, ja, un guva godalgotas vietas, un viņš bija vācu izcelsmes inženieris no Kurzemes. Ja. Viņš mira 1922. gadā Itālijā kurortā, bet tā mūsu Latvijas nelaime tā, ka Rīgai tuvojās Pirmais pasaules karš. Un visi Leitnera rūpnīcas darbgaldi, visi tika evakuēts uz Harkovu, uz kuru bāzi pēc tam radās velospēdu rūpnīca. Ja?
Nu, šis motocikls ir arī mūsu motosekcijas simbols, jo tas ir, nu, kā lai pasaka, mūsu tomēr valsts teritorijā tā laikā tapis, ja? Vecāks nav pa viņu, un viņš jau darba kārtībā, ja? Maskavā ir šāds viens motors rāmī sagriezts, ekspozīcijas vajadzībām kādreiz izstādēja vai kas, bet tas ir cits modelis, 1 gadu jaunāks. Tātad, kas te ir interesanti vispār no motobūvas vēstures viedokļa? Jūs redzat, rāmis ir tāds skaists gracios izliekts apkārt motoram. Izrādās, ka 2 Krievu izcelsmes brāļi, Werneri, emigrēja uz Franciju un 1901. gadā patentēja motociklu motoru vidējo novietojumu rāmī. Un rāmis pieskrūvēts pie dzinēja. Un visiem ražotājiem uzreiz būtu bijis jāmaksā royalty viņiem, patentmaksa. Tātad šīs te rāmja līkums apkārt motoram, viņš ir arī līkums apkārt patentam, ja tā varētu izteikties. Ja? Dzinējam ir automātiskais ieplūdes vārds šeit šī vāciņā, ja? Tas ir, ar to viņš interesants, ir Fafnir karburators ar vienu dīzi smidzinātāju. Tas ir ļoti tāds rupšs, neizstrādāts līdz galam. Viņš ir kaprīs, ja? Šo motociklu vispār iedarbināt tik grūti, ja? Bet tas izdodās, ja? Neatlaidība, vajadzība, pacietība, un tad pat ar viņu izdodās braukt. Jo viņam te otrā pusē, nu tagad ir grūti redzēt, siksnai ir sajūgs, kas siksnu pie krustojuma es viņu varu atbrīvot, un viņš dzinējs strādā un slīd. Ja? Tad es pavelku šo te kloķi uz augšu pa kādiem dažiem robiem, un es varu turpināt braukt. Ja? Un, nu, visu tā braukšana, viņš kratās nenormāli, visu tā braukšana ir visu laiku šos kloķus jāgroza, ja, jādabū optimālais stāvoklis. Nu, priekšējā bremze ir tā saucamā angļu, sauc viņu pa karoti, karots bremze uz riepas, ja ir slapš laiks, tad viņi vispār neefektīvi. Un pakaļējā viņam ir tāds konus, tāds maziņš. Nu, tā kā praktiski var teikt, ka bremžu viņam gandrīz nav, ja. Nu, tas ir tā laika, jo tas ir no tiem laikiem, kad benzīnu pirka aptiekās, jo benzīntanki vēl nebija izdomāti. Ja? Nu, tā apmēram. Šis sēdeklis ir oriģinālais, tā laika, ja? Nu, tad arī tika liels darbs kādreiz ieguldīts, detektīvu darbs, jo rāmis bija šķīries no dzinēja, jau katrs bija aizgājis savu ceļu, man izdevās viņus dabūt kopā. Oriģināls. Jā, viņi pieder, bet viņš 1912. gadā ir piederējis Rīgas ugunsdzēsēju biedrības priekšniekam. Pēc tam, kā man Raunā teica Mežpapāna kungs, šis pats motorelis ir uzlikts uz planiera, kā lidmašīnas dzinējs. Kāds drosminieks, viņi devies debesīs, ja? Viņam bija gara ass klāt, un uz kādu brīdi bija pamēģinājuši, kas tur sanāk. Ja? Nu tā, aizdedze ir ar tā saucamo Trembler spoli, kas dod 15 mm dzirksteli ar baterijas. Šeit šī nodalījumā ir baterijas tiek likt iekšā, ja? Te jau ir. Un tā dzirksteli ir tik stipra, man viens kolēģis vienā rallijā, mēs bijām Čehijā aizbraukuši 1986. gadā. Viņš pieķērās pie svečvada, viņš paģība. Viņam bija tāds trieciens, ka nenoturējās kājās. Ja. Gribējām apturēt, nevarēja apturēt. Tā, es koncentrējos vairāk uz kvalitāti, nevis uz kvantitāti. Ja. Mums ir kaimiņu valstī Igaunijā ir kolekcionāri, kam ir 100 motociklu un vairāk, ja? Bet viņi nav restaurēti. Viņi salikti, ko sauc pa muzeju, ja? Un maz ir tāda, ar ko var braukt, un tas ir atkal cita pieeja. Viņi ir koncentrēti varbūt uz cilvēku nostalģiju, ka viņi atcerās, tur arī jaunāku laiku motociklu un tā, bet nu, man vairāk interesē sevišķi veterānu motocikli,
20. gadu, 30. gadu. Nu, ja es kādu restaurēju, tad es cenšos viņu uztaisīt tā, kā viņam jābūt, ne labāk. Ja? Tas jau arī ir grūti. Šis ir Latvijas policijas motocikls no 1937. gada. Mēs zinām, ka Harley Davidson pārstāvniecība tai laikos bija Lietuvā, izrādās. Ja? Nu, nedaudzam. Pārējās visas bija Latvijā. Motocikliem. Tad šis motocikls ir atrasts Kurzemē, 9 gadus restaurēts. Amerikā jūs šādu krāsu neatradīsiet šim modelim, jo tā ir eksporta krāsa, tieši zaļš. Zaļš viņš ir labā apgaismojumā, sliktā viņš ir brūns. Viņš maina to krāsu, tā interesanti kaut kā. Nu, krāsa ir piedzīta, jo man no Amerikas atnāca tāds krāsas paraudziņš. Nu, es ļoti daudz esmu te darbu ieguldījis, un pēc dažas detaļas pat bija pēc rasējumiem jāizgatavo, un bija jābrauc pat uz Ameriku, ja, lai dabūtu rasējumus. Ja, tas ir ļoti grūts projekts, tas ir daudz gadu. Nu, tas ir Latvijas motocikls, Latvijas policijas motocikls. Ja. Es esmu arī tagad iegādājies sirēnu, kāda viņam bija. Sirēna montējās uz riepas. Viņa tikai jāpieliek, tur diezgan sarežģīts darbs. Ja. Nu tā. Šis motocikls, tā laikos, pirmais modelis iznāca 1936. gadā, tas ir augšvārstu. Nu, 1000 kubu Harlejs, ja, kas radīja vispār apvērsumu motociklu dizainā un teiksim, Harley Davidsons šo modeli izlaida līdz 1947. gadam ar nosaukumu Knucklehead, kauliņu galvu. Tas ir šie te kauliņu dūrs tiek nu, niks, ja, iesauka. Un vēl ar vienu šodien šis motocikls tātad spēja panest šo te etilu benzīnu. Ne etilu benzīnu, bet benzīnu ar etanolu klāt. Ja? Jo viņam ir hroma molibdena vārstu ligas jau tai laikos, ļoti progresīvi. Nu, viņi kādu pāris gadu viņu baidījās, kad viņš jau bija gatavs, viņu vēl eksperimentēja, taisīja, lai... Nu, kas te ir interesanti no restaurācijas viedokļa? Viņš ir pabeigts restaurācija ir jau ap 2005. gadu, kad Rīgā vēl varēja kadmiju uzklāt uz detaļām. Redziet, šis te bremžu pedālis, motocikls pieķi, tur dažas sīkas detaļas ir kadmijots. Šodien kadmijot praktiski Latvijā vairs nevar. Tas ir aizliegts, ja? Nekur ražošana mums tāda nav. Ārvalstīs vēl kadmiju klāja aviācijas sistēmās. Nu, tur ir automāti, cilvēks tur klāt gandrīz neiet. Bet man pa laimi arī šīs te caurulītes, eļas, viss ir kadmijots. Ja? Tad viņš ir pareizi uztaisīts. Man nav jābaidās par to, ko, piemēram, Amerikā šodien jau atļauj kadmiju vietā izmantot niķeli. Tas nav pareizi, protams, bet ko darīt? Šī ir viena no šīm problēmām. Ja, kad izmirst procesi, izmirst kaut kādi ārodi, izmirst, kas arī īstenībā apdraud seno spēkratu šo restaurāciju, kustību vai rada problēmas. Nevienmēr tas apdraudējums ir tāds, ka nu, vispār vairs nevar, bet viņš rada problēmas, pat bieži vien gandrīz neatrisināmas. Nu, kā tu iztaisīsi? Tad jāņem kaut kas vietā, bet aizvietotājs, nu, tas jau ir, tas nav tās vairāk. Tā ir. Jūs teicāt, 9 gadus jūs strādājat ar šo motociklu, tas ir ilgākais laiks, ko jūs strādājat? Nē. Ilgākais laiks, ko es esmu motociklu strādājis, un tie motocikli pat vēl nav gatavi, ir 30 gadi. No 40 gadiem kopš es nodarbojos. Viens tāds man ir Bādera motocikls. Viņam ir ļoti interesanta vēsture. Viņu nopirka Niedras kungs Salaspils pagasta Vērmaņos. Tepat. Viņš nopirka viņu uz nomaksu. Man ir dokuments ar visām zīmogu markām tā laika. 3800 lati. Un viņš 2 nedēļas pēc pirkuma ar šo motociklu nositās Rīgā uz Dzirnavu ielas. Motociklam bija bākā bukte, dakša salauzta apakšā.
Šo motociklu no viņa paņēma Alfreds Bāders, pēc tam izmaksāt šo te, un brauc ar šo motociklu sacīkstēs. Vinnēja sacīksts 350 kubikcentimetru klasē, vinnēja ar šo 250 kubikcentimetru mazo motociklu. Motocikls, kāpēc es viņu taisu tik ilgi? Teikšu godīgi, man nebija naudas, lai visu nokromētu. Motociklam ir tikai rāmis, ir krāsots un rumbus. Visi pārējie, visi bleķi, viņš tur plauktā stāv man salikts. Šeit ir bāka iepakots, šeit ir dubleķi, kas bija jāizgatavo jauni, jāniķelē, ja? Viss ir izdarīts, feļas jau ir nokrāsots, bet ir vēl pusgads vai gads ir salikšanas darbi. Ja? Tas ir ļoti, tie sīkumi ir tie trakākie, visgrūtākie. Ja? Tad man ir tāds projekts, kas arī vēl nav gatavs, ļoti rets motocikls, 60 pasaulē. Es viņu kādreiz iegādājos par 2 šnabi pustopiem. Savā laikā viņš bija iemainīts pret suņu būdu. Ja? Tā vēsture ir interesanta. Jo mums tās vērtības viss tika izmētātas kādreiz. Ja? Tas ir 4 cilindru veida šitāds konstrukcija, motors. Ja? Matchless Silver Hawk. Matchless sudraba vanaks. Angļu valodā. Viņš ir ļoti unikāli dakš, te man uz galdi detaļas, bet viņš nav salikts. Viņš kara laikā bija izvazāts, rīteņi pazaudēti, motora detaļas pazaudētas. Es ar viņas sarakstījies, es nezinu, kādas 500-600 vēstules uz Angliju jau no 80 gadiem, kamēr dabūju visu šīs te detaļu rasējumus, kamēr to visu uztaisīja, kamēr pielāgojas. To nevar aprakstīt. Tas ir tuvu kaut kādam neprātam, izmisuma neprātam, jo toreiz mēs bijām kā dzelzs krātiņā. Neko tev atsūtīt nevar. Tāpēc šodien mani skrobi, mēs esam brīvā valstī, ja? Mēs nevaram šādas lietas sakopt. Kaut kādi daži klerki, ja? Mums māca, kā dzīvot, kā vajag, ja? Bet viņi paši to nezina, nesaprot. Tāpēc ziniet, ja cilvēks ir izgājis tam visam cauri, kā gulagam, ja? Un ja tagad viņam kāds kaut ko pa neatkarību, pa brīvību saka, tad arī tā jocīgi. Bet tas kādreiz būs. Ja es nepacelšu, dēli pacels, mani mazbērni, meita. Roberts ļoti daudz darbi pielicis pie šī, un Reinis, es domāju, ka vēl modīsies. Reinis mums sakal palīdz pa visām citām līnijām, kurzems riņķis un kompjūtera lietas, jo bez tā ar šodien nevar. Un meita man vēl ir daļamata cilvēks, kas ir arī beidzis maģistrus ekonomikas, bet pirmā lieta viņai bija ādas šūšana. Tad es viņai atkal tādas lietas kaut kur pabīdu. Tas ir viss ģimenē. Tas ir, un tie cilvēki, uz ko es varu paļauties. Es taisu kurzems riņķi, man pirmkārt ir znots, viņam arī ir motocikls tur stāv, ja, antīkais. Tā kā tie cilvēki ap mani, viņiem nav viegli dzīve, es esmu šausmīgi prasīgs, ja, pret sevi un pret citiem. Jo nevar visu vai neko. Augstāko raudzi, labākās kvalitātes visam jābūt, tad viss notiek. Un tāpēc arī mūsu ciena arī kā firma Ramoto pie mums nāk, teiksim, labot tādas lietas, ko citi nevar. Kāpēc? Tāpēc, ka es esmu izracis to visu, izcēlis ārā un darbojamies. Nu, rezultāts izšķir visu. Pozitīvs, jādomā pozitīvi. Tā, Douglas. Roberta Douglas. Nu, šis motocikls, viņa izcelsme ir interesanta. Viņš nāk no Ventspils pagasta Žažciema. Man ir sarakste, kur oriģinālais īpašnieks Vilis Jurševits kungs ir rakstījis uz Rīgu virzuļus meklēdams
37. gadā. Viņš ir 1926. gada ražojums, nāk no Kingswoodas, Lielbritānijā. Tā ir Douglas firma, kam bija ļoti daudz iespēju. Viņi taisīt 12 modeļus gadā, viņiem bija savs tērauda un alumīnija lietuvs. Tā kā, ļoti interesants motocikls. Roberts ļoti daudz arī piedalījās pie restaurācijas, un mēs tagad, pat cik viņš bija 90 kg, tikai 200 mārciņas, viņam bija maz ceļu nodoklis tajā laikā. Viņš ir viegls, viņš ir 90 kg un 7 kW, tas ir 10 zirgspēki. Tad ar A1 kategoriju drīkst braukt ar šo motociklu. Ja? Neskatoties, ka viņam ir kubatūra 2 cilindri 350. Ja? Šeit ir mums motocikls, kādi viņi sākumā ir. Ja? Te jau jūs redzējat restaurēts, bet te varētu pastīties. Tas ir 1929. gada Ariels, kuram es esmu noņēmis un pielāgojis jaunu izpūtēju, paskatīties, kas tur sanāk. Ja? Šo motociklu man uzdāvināja Ogrē viena vecā kundze. Viņa palūdza vienkārši, lai es no verandas izvācu viņu ārā, jo viņš traucēja dzīvot. Kungs bija aizgājis viņa saulē. Un izrādās, ka Latvijā šie arieli bija šausmīgi populāri. Un es tagad nopirku Lielbritānijā grāmatu Melnie arieli, Black Ariels. Ja? Un šai grāmatai 8 fotogrāfijas no pirmskara Latvijas motocikliem. Viņas ir emigrācijā kaut kur nonākuši izdevējiem rokās. Un ļoti interesanti. Latvija vispār bija motociklu valsts, mums bija tradīcijas, mums bija savs senču sils, bija motociklu sezonas atklāšanas sacensības, TT bija Talsu trīstūrī, bija Biķernieku trase jau nāca tik pēc kara, bet pirms kara bija Mežparkā sacīkstes rīkoja. Un tā kā bija klubi, to var visu izlasīt Umeņlaika žurnālā Motors. Ja, pa vairākiem gadiem, kā viņš nāca. Un bija savi inženieri slaveni, piemēram, inženieris Otto Hotte, Vasiljevskis, ja, kas bija arī konstruktori. Vasiljevskis konstruējis slēpes motociklam ziemā braukšanu. Un Otto Hotte bija vispār ļoti progresīvs cilvēks ar ļoti interesantiem uzskatiem. Viņš arī teica, ka mums ir es tā uzreiz vārds vārdā nepateikšu, bet tā doma ir, kad mums ir automobilistiem, motociklistiem jānāk kopā un jāprasa no valdības, lai viņi par mums rūpējās, jo arī toreiz bija problēmas ar latolu, tas bija kartupeļu vai graudu spirtu lika pie degvielas, un toreiz bākas elpoja, ja, bija ļoti milzīgas problēmas. Skāba radās, dzinēji gāja bojā. Un viņš teica, mums jākontrolē tā izpilde regulāri, savas prasības jāizvirza, un tas nekas nav mainījies. Šodien tieši tāpat vajadzētu darīt. Ja ir postskriptums, tad es gribētu teikt, ka tomēr optimisms uzvarēs pasaulē. Un nekad jau nevar būt tik slikti, lai teorētiski varētu būt arī sliktāk. Ja? Bet katra diena mums ir jānodzīvo godam un jāpateicās tam kungam, ja, ka mēs vēl esam spējīgi darboties, spējīgi braukt ar motocikliem. Motocikls neļauj novecot.